Man patiesi prieks jūs redzēt joprojām tik kuplā skaitā. Parasti visās konferencēs pēc pusdienām nav puses. Tā nu tad dzīves patiesībā ir. Sakiet, varat man vismaz pabaļaut no savas vietas, ko jūs iepriekšējās 2 stundās ieguvāt? Pieredzi vēl. Idejas. Pārliecību. Ko lūdzu? Bluri tekstpratību. Paldies. Pīli ieguvāt arī labi. Iedvesmu. Es zinu, ka Aija Kalvāna no šejienes aizbrauks ar vienu jaunu prasmi. Viņa neticēja, ka ūdens pudelē ūdeni var ieliet no krāna, kur jādzer ir. Tas krāniņš, kas tur ir. Un viņa to izdarīja. Pati sev par izbrīnu. Viņa aizbrauks ar vēl vienu jaunu prasmi. Tā ir. Mācies ar darot, vai ne? Pilnīgi noteikti. Paldies. Mums ir vēl brīnišķīgi 5 stāsti par pieredzi no dažādām jomām. Ko darīt, kā darīt, kā nedarīt. Absolūti pieredzes stāsts. Man kristietībā patīk termins liecība. Liecība tas ir stāsts par patiesu notikumu, kas ir izcinājies un kas reāli dzīvē ir iespējams. Un, ko darīt un ko nedarīt, vai kā beigās nekāpt uz grābekļiem un izdarīt daudz labāk nekā to izdarīja kāds cilvēks pirms jums. Mēs pirmais stāsts būs par vīru, kurš vairāk kā pirms 15 gadiem, kā iespējamās misijas matemātikas un ekonomikas skolotājs, viņš bija iestādes vadītājs Pārmaiņas Zaķumuižas pamatskolā, Ogres 1. vidusskolā un pēc tam arī Ogres novada izglītības pārvaldē. Kā pašvaldība atbalsta Pārmaiņas skolā. Ogres novada izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs ar aplausiem. Igor, laipni, paldies! Ļoti nozīmīgs stāsts, kā mēs risinām ar skolas vadītājiem. Paldies! Liels paldies! Protams, prieks visus redzēt gatavus jaunajam mācību gadam. Sevišķi prieks redzēt tik kupli pārstāvētu Ogres novadu. Mēs saskaitījām veselas 6 skolas. Ogres novads grib te būt, gan es, gan mani kolēģi. Labi, kā pašvaldība atbalsta Pārmaiņas skolā? Pastāstīšu par dažām lietām, kopumā 5. Pirmkārt, lai pašvaldība varētu atbalstīt pārmaiņas, jābūt, es esmu pārmaiņu vadītājs attieksmei, tad par ciešu attiecību veidošanu starp izglītības pārvaldes vadītājiem un izglītības iestāžu vadītājiem, par kopējā redzējumā un objektīvā realitātē balstītu mērķi un uzdevumiem, par visu iesaistīto veiktspējas paaugstināšanu un par strukturālajām izmaiņām kā iespēja. Sākšu ar pirmo. Atbalstīt skolu pārmaiņās var tikai tā pašvaldība un tās izglītības pārvaldes vadītājs, kuram pašam gribas mainīties, kuram pašam gribas pārmaiņas, turklāt, kuram pašam gribas, lai mainās ne tikai citi, bet arī pašam nav problēmu mainīties. Un godīgi sakot, ja nav šī, ja nav izglītības pārvaldes vadītāja dabā un viņa komandas dabā un arī pašvaldības vadības dabā iet uz pārmaiņām un atbalstīt pārmaiņas, tad nekas īsti līdz galam nevar notikt. Vienlaikus arī manā praksē ir bijis tā, ka gribētos pārmaiņas 6 virzienos, bet atbalsts ir tikai 3. Un tad es ļoti priecājos par tiem 3. Un tā attieksme, ka mainamies vismaz tur, kur mēs varam mainīties, kur mums ir iespēja mainīties, bet nestāvam uz vietas, mainamies, ejam uz priekšu. Man liekas, tas ir pirmais priekšnosacījums, lai vispār pašvaldība varētu skolas pārmaiņu ceļā atbalstīt. Par ciešām attiecībām sadarbības pamatā. Izglītības pārvaldes un pašvaldības galvenais cilvēks izglītības iestādē ir izglītības iestādes vadītājs. Jo pašvaldība un mūsu gadījumā pārvalde un daļai no mūsu direktoriem tieši es, mēs esam šo kolēģu tiešie vadītāji. Un tieši no
vadītāja, iestādes vadītāja un izglītības pārvaldes vadītāja un skolas vadītāja attiecībām ir atkarīga pārmaiņu iespējamība. Es teiktu, ka es ļoti gribētu te rakstīt uzticībā balstītas ciešas attiecības sadarbības pamatā, un bieži vien tā ir, bet ne visos gadījumos. Mēs bieži vien vēl neesam tikuši līdz tiešām uzticībā balstītām attiecībām, bet tas, ko mēs mēģinam veidot ļoti personīgi, ir ļoti ciešas attiecības ar iestāžu vadītājiem. Lai tas notiktu, vairākiem elementiem jābūt. Pirmkārt, ir svarīgi, lai izglītības pārvaldē strādātu kompetents tiešais vadītājs. Proti, ka, kā es neformāli saku, ir svarīgi, lai tevi vienkārši ņem vērā. Vai vēl neformālāk ņem pierē. Ja? Un lai tas notiktu, tev tiešām kaut kas ir jāzina un jāprot. Un, ja izglītības pārvaldē šāda speciālista nav, tiešā vadītāja lomā, tad ir grūti. Tad otrs nosacījums ir atsaucība, proti tev jābūt atsaucīgam pret iestādes vadītāju. Es ļoti cenšos, un arī citi mani kolēģi, kas strādā ar vadītājiem, cenšas tādi būt, kā es saviem kolēģiem esmu teicis, ja man zvana direktors, tad tas būs pirmais telefons zvans, ko es pacelšu. Tātad atsaucība. Tad ļoti svarīgi ir būt mērķiecīgam un strukturētam. Ar to es saprotu būt ne tikai reaktīvam, bet arī proaktīvam. Proti ne tikai atbildēt uz jautājumiem un risināt problēmas, kad tās radušās, bet arī virzīt sarunos priekšu strukturētā veidā. Ar šo man personīgi tik labi vēl neiet, bet es ceru, ka šajā gadā un nākamajos mums arvien labāk iet ne tikai palīdzēt tad, kad ir problēmas, bet arī kopā virzīties sarunā, uz ko tad mēs katrā atsevišķā skolā un skolu pārmaiņās dodamies un ejam. Tad ļoti svarīgi ir nepalikt vienam, kā tiešiem vadītājiem. Ir svarīgi ap vadītāju būvēt atbalsta mehānismus. Mēs esam izmantojuši līdz šim vienu, ka vienas skolas direktoram formāli piekārtojam citas skolas direktoru, kam drīkst zvanīt, un man nav jāzina par šīs sarunas saturu. Un šogad mēs piekārtojam, izmantojot arī metodiskā centra projekta līdzekļus, mēs piekārtojam arī profesionālu atbalstītāju jaunajiem direktoriem un ne tikai, kas arī ir sarunas starp šiem diviem speciālistiem, un man nav jāzina, par ko šie cilvēki runā. Šīs atbalsta personas ir direktoriem, nevis man. Mēs savā starpā runāsim tieši un nepastarpināti. Un individualizēta pieeja katram vadītājam. Viena žakete nederēs visiem, ir cilvēki ar ļoti dažādu pieredzi, ir cilvēki ar ļoti dažādu skatījumu un nevar vienkārši vienu pieeju izmantot katram vadītājam. Šīs, manuprāt, ir mans un arī manu kolēģu spēcīgākais ierocis, lai ietekmētu to, kādā virzienā virzās izglītības iestādes. Kāpēc es visu laiku saku es un mani kolēģi? Tāpēc, ka ir 39 izglītības iestādes un es varu paņemt līdz 10. Tā kā es varu tieši komunicēt līdz 10 tikai direktoriem. Tad, ko tad mēs savā starpā komunicējam, lai noteiktu pārmaiņām, ir ļoti svarīgi, es jau teicu, runāt uz priekšu, ne tikai uz atpakaļu. Tātad runāt par reālajiem, datos balstītiem, objektīviem, izmērāmiem mērķiem un rezultātiem, lai pārmaiņas tiešām notiktu. Tad ir ļoti svarīgi, ja mēs runājam par kādām pārmaiņām, piemēram, pozitīvākas mācību pieredzes veidīšanu skolās, tad viss cits, ko mēs darām kā izglītības pārvalde, arī tiek būvēts ap to. Konferences tēma ir par pozitīvu mācību pieredzi, mācību iespējas ir pozitīva mācību pieredzi un tā tālāk un tā joprojām. Lai ne tikai mūsu sarunas, bet arī mūsu atbalsta mehānismi virzās uz to pašu. Un visbeidzot, ne tikai sarunās, ne tikai mērķos, ne tikai kopīgos uzdevumos virzītas pārmaiņas,
bet būt arī oportunistam. Proti, paskatīties uz katru struktūrālu pārmaiņu un paskatīties, vai to nevar izmantot kompleksāku izmaiņu veikšanai. Ne tikai pārveidojam pamatskolu, vidusskolu par pamatskolu un nomainam izkārtni, bet tiešām domājam, kā palīdzēt direktoram veidot citādāku vadības struktūru, citādāku pārvaldības struktūru, sadalīt iestādē citādāk pienākumus un tiešām izdarīt vairāk nekā tā viena virspusējā pārmaiņa ļauj. Tad izmantot katru iespēju, katras pārmaiņas, katras izmaiņas, katru projektu, lai mēģinātu paveikt vairākus un kompleksākus pārmaiņu uzdevumus. Tas ir tas, ko vēlējos 10 minūtēs pateikt. Ceru, ka kādam no jums noderēja, lai veiksmīgs nākamais mācību gads. Paldies, Igor. Paliec. Varbūt Igoram ir kāds jautājums? Es drīkst pavākt, ka celšu bišķīt provokatīvi. Protams. Es nezinu, kā to jautājumu noformulēt tā korektāk, zinot ziņu virsraksts un, jā. Kādas jums ir attiecības tādas profesionālās ar Egilu Helmani? Šis ir ļoti labs jautājums. Ir tāds klasisks teiciens. Politikā ir svarīgi ne tikai tas, kā ir, bet arī kā izskatās. Jā, ir tāds teiciens. Un es, kolēģi, pievērstu jūsu uzmanību un paskatītos, kur, kā un kāpēc ir mainījušies izglītības pārvalžu vadītāji pēdējos mēnešos. Un es savukārt nereizi 6 gadu laikā strādājot Ogres novada pašvaldībā neesmu saskāries ar jebkāda veida spiedienu vai ietekmi vai iejaukšanos manā darbā. Tā kā ir svarīgi atšķirt to, kā ir un kā izskatās. Ir svarīgi skatīties uz darbiem, nevis uz vārdiem. Paldies, Igor, ievies skaidrību kaut kādu brīnišķīgu. Paldies, Igor. Super, paldies, es tev paņemšu arī šo. Jā, paldies. Paldies, tāda ir pieredze, bet es saprotu, ka ogrēnieši atbalsta savu bosu un viss ir baigi forši, un tas ir ārkārtīgi labi. Jā, ļoti labi. Labi, mēs dodamies tālāk. Es zinu, ka ir piekdienas pēcpusdiena un visiem ir vēl kaut kādi plāni, ņemot vērā to, ka šī ir pēdējā gada siltā diena. Tad es atkārtojos, aizsasodīts, labi, trešoreiz vairs nē, otroreiz dod iespēju. Mēs dosimies tālāk uz Liepājas pusi, un viņa sirdī ir matemātikas skolotāja, bet tic, ka matemātiku ne tikai var iemācīties, bet arī iemīlēt. Bet šis stāsts varbūt īsti nebūs par matemātiku, un manuprāt, tas būs vispār tāds vēl augstāks lidojums, un proti, kā mainīt savu un skolotāju domāšanu. Liepājas draudzīgi aicinājām vidusskolas direktori Inta Korņējeva. Paldies, Inta, jā. Tā, šis ir jūsu instruments. Aplausus vēlreiz Intai, lūdzu. To es nedošu, jā. Labdien visiem un paldies Igoram, jo jūs visi izstāstījāt par pārmaiņām, un pārmaiņas nevar notikt, ja cilvēks negrib to darīt. Un šeit skaļš pieteikums, kā mainīt savu un cilvēku domāšanu. Īstenībā atbilde ir ļoti vienkārša. Cilvēks var mainīt tikai un vienīgi savu domāšanu, citu domāšanu viņš mainīt nevar. Un cilvēks maina savu domāšanu tad, ja viņam ir iekšējā motivācija to darīt, un cilvēks maina savu domāšanu galvenokārt tad, ja viņam ir kaut kāds labums no tā, ka viņš izmainīs savu domāšanu. Un ko tad var darīt skola? Zinot to, ka citu domāšanu izmainīt nevar, skola var radīt apstākļus, labvēlīgu vidi, iedvesmojošu vidi, radošu vidi, drošu vidi, tādu, kurā skolotājam iespējams rodās vēlme kaut ko darīt un kaut ko mainīt. Un viens ļoti svarīgs faktors, manuprāt, ir skolā radīt tādu vidi, kļūdīšanās kultūras vidi. Akceptēt kļūdas, akceptēt to, ka var kļūdīties un ka pa kļūdām nekas nebūs, ka kļūda ir iespēja jaunai izaugsmei. Un tad mūsu skolā bieži vien ir tādi, ik pa laikam kaut kādi teicieni parādās. Un šobrīd mūsu skolā top teiciens ir, ka mēs katrā brīdī daram labāko, ko varam, un mēs noteikti varam izdarīt labāk, ja vien to gribam.
Un šis nav tāds plašāks jēdziens, jo varbūt emocionāli kaut kādas problēmas, varbūt satraukums, kā man, piemēram, bet es daru labāko, ko es šajā brīdī varu izdarīt, un nešaustu sev par to, ja man kaut kas neiznāk. Un tādā veidā mēs skolā arī kultivējam tādu mūsu kultūru. Un mūsu ceļš 4 gadu garumā, par ko ir lūguši man dalīties, jo, kā mēs zinām, skolotāju domāšanu izmainīt nevar, par to jau es esmu padalīsies, un mūsu ceļš uz to, varētu teikt, skolotājs skolotājiem labākais skolotājs. Un šis ceļš ir bijis tiešām 4 gadu garumā, un kāpēc? Šeit jau daudz runāja par kursiem. Mēs pavadām ļoti ilgu laiku kursos, dažādas teorētiskās zināšanas iegūstam, kas, protams, arī ir vajadzīgs. Atnākam atpakaļ uz skolu, sākās rutīna, un ar to tas arī viss beidzās. Bieži ir tā, ka gaismas nesēji zina labāk, kā mums skolā vajag, bet īstenībā mēs vislabāk zinām, kā mums skolā, kas mums darbojās, kas mums nedarbojās, un kā jebkurā skolā ir skolotājs, kas var iemācīt pilnīgi visiem, un ir skolotāji, kas dara labāko, ko var izdarīt, pēc labākās sirdsapziņas. Viņiem var iedot vismotivētākos skolēnus, visapzinīgākos, un rezultāti ir tādi, kā ir. Nu, un tad stāsts par to, ko darīt. Mums skolā ir vairāk kā 100 skolotāji. Mēs skolas vadībā esam 6 meitenes, un ir skaidrs, ka 6 mēs nevaram iegūt datus par to, kas realitātē notiek stundās. Un arī no vienas stundas neko tu diži neiegūsi un neko tu diži neredzēsi. Nu, un ko tad pēc tam darīsim ar 6 cilvēki, kam jādara ikdienas pienākumi? Ko tad pēc tam darīsim ar to, ko mēs tagad redzēsim? Nu, un tad bija skaidrs, ka ir nepieciešami palīgi. Un tas bija iekšējais motivators, lai mums pašām vairāk laika, lai skolai labāk. Un stāsts 4 gadus atpakaļ bija par to, ka mēs nolēmām izvēlēties 10 skolotājus, ļoti rūpīgi izvēlējāmies tādus, kuri ir kolektīvā neformālie līderi, tādus, kuriem ir ļoti labas komunikācijas prasmes, un tādus, kuri ir arī, protams, spēcīgi metodikā. Un šeit bija stāsts par to, vai šiem cilvēkiem ir jābūt jomu vadītājiem. Rezultātā viennozīmīgas atbildes nav, katram ir savi plusi un savi izaicinājumi, bet sapratām, ka tomēr nē. Un tad bija tā, ka mēs runājam ar katru no šiem skolotājiem, un tā kā es neticu, ka ir sagadīšanās dzīvē, ir tikai likumsakarības, īstenībā mēs satikāmies ar sīts darbiniekiem un sākām teikt, mums ir tagad problēma, mēs gribam saprast, kas notiek stundās, mēs gribam aizklauvēties līdz katram kolēģim, un mēs gribam darīt tā, lai kolēģis pilnveidotu to lietu, kas viņam varbūt tā kā neiet tik labi, un dalītos ar to lietu, kas viņam iet pietiekoši labi. Un tā mēs satikāmies ar sīts, konkrēti ar Dats Nāmsoni, un mēs visu šo izrunājām, un tad tā nebija nejaušība, tā bija likumsakarība. Un tad bija tā, mēs katram no šiem 10 skolotājiem tā kā piekārtojām, ļoti rūpīgi izvēlējāmies katram līdz 8 kolēģiem, un tādā veidā pamazām sākās šī mūsu savstarpējā mācīšanās. Un mums bija sākumā 3 galvenie uzstādījumi. Punkts numur 1 – radīt savstarpējās uzticēšanās atmosfēru, kas nebija viegli, viennozīmīgi, un lai notika kādas pārmaiņas, protams, kā jau Igors teica, ir jābūt savstarpējai uzticēšanās situācijai, un skolotāji mums noticēja. Tā ir taisnība. 2 gadi pagāja, līdz mēs radījām šo savstarpējās uzticēšanās atmosfēru un mazinājām bailes no stundu vērošanas, jo visi cilvēki, bet no skolotāju īpaši, viņiem ir tādas 2 raksturīgas lietas, manuprāt. Perfekcionisms par visiem 100%, par 200%. Tā bija viena lieta, pie kā mēs strādājam, lai šo perfekcionismu mazinātu. Tas mums tagad, jau ir izdevies pietiekoši labi, 4 gadi ir pagājuši. Un otra lieta, skolotājiem ir paniskas bailes no vērtēšanas, un katru vārdu, ko skolotājs dzird, īpaši no vadības, viņš uztver kā absolūtu kritiku. Un tas arī bija labi, ka mēs no šos konsultants izvēlējamies no skolotāja vidus, tātad arī noņemot nedaudz spriedzes no vadības. Nu, un tas uzstādījums bija tāds, ka pie katra
Tas katrs konsultants pie katra skolotāja vienreiz semestrī vēro stundu, analizē šo stundu un mēģina vienoties par 1 līdz 2 lietām, ko līdz nākošai reizei būtu vērts tā kā uzlabot. Bet jautājums tikai tāds, ko tad vērosim, ko tad mēs gribam redzēt tajā stundā, un vai vispār tas, ko mēs redzam tajā stundā, ir tas, kas notiek tajā stundā. Mēs izveidojām mūsu skolas labas mācību stundas snieguma līmeņa apraksts ar vairāk kā 20 kritērijiem. Pirmais grābeklis, jo gribam visu, tas svarīgi un vēl viss, kas svarīgi. Pēc 4 gadiem mēs esam palikuši līdz 11 kritērijiem un snieguma līmeņa apraksts novienkāršojuši nevis saturā, bet teikumā, lai tie ir pēc iespējas mazāk interpretējami. Un tad vēl konsultantiem bija baža, kā tad analizēt, jo mēs ļoti runājam par to un strādājam pie tā, lai neiedzītu skolotājiem bailes pie kaut kā. Nu, un tad SīCas speciālistu vadībā mācījāmies gan kā analizēt stundu, un vienlaicīgi vēl bija tā, ka reizi mēnesī konsultants ar saviem skolotājiem nāk kopā un runā par konkrētām lietām. Un citi saka, te bija plānošana 5 gadu garumā, mums tā bija jauna lieta un pieredzes Latvijā, vismaz es nezinu, ka tāda bija. Mēs plānojām semestru garumā. Pirmo semestru beigās nācām kopā, kas izdevās, kas neizdevās, ko darīsim tālāk. Un viena no pirmajām lietām, ko mēs mācījām skolotājiem, bija atgriezniskās saites saņemšana. Jo kas mums ir pirmais, kas nāk prātā, ja mums kāds kaut ko pasaka? Mēs taisnojamies un taisnojamies. Bija ļoti svarīgi noņemt šo taisnošanās kultūru, nomainīt viņu ar uzklausīšanas, argumentēšanas un analizēšanas kultūru. Nu, un tad pēc pirmā mācību gada mēs skolotājiem jautājam, kas bija tā viena lieta individuāli, kas bija tā lieta, ko tu uzlaboji šajā gadā, kas ir tā lieta, ko tu nākamajā gadā gribi uzlabot. Un tieši to pašu mēs jautājam konsultantiem par viņu skolotājiem. 3/4 gadījumu, 3/4 apmēram sakrit tas vēlms, un tad jau 2. gadā tad mēs organizējām 5 sadarbības grupas, kurā mēs no savu vidas izvēlējāmies vienu skolotāju līderi, kuram tā lieta, kas ir jāuzlabo, ir laba, un pārējos grupiņā tos, kuri teica, ka viņi to grib pilnveidot. Nu jā, un tā mēs strādājam 4 gadi, un tagad mēs saprotam, ka šis modelis sevi ir izspēles, vairāk vai mazāk, un nākamajā gadā mēs esam nolēmuši jau organizēt savstarpējo stundu vērošanu un savstarpējo stundu analīzi, kas 1300 skolēnu skolē ir ļoti liels izaicinājums, bet bez darīšanas jau nekas nenotiks. Kādi ieguvumi? Ieguvumi ir tādi, kā jau te daži teica, šobrīd savstarpējā stundu vērošana vispār atklātās stundas mums ir kļuvusi par ikdienu, un mēs pat priecājamies, ka kāds nāk pie mums. Skolotāji ir iemācījušies nebaidīties, kļūdīties, teikt, man tas neiznāca, runāt sadarbības grupās, dalīties labās prakses piemēros, dalīties neveiksmēs, dalīties tajā visā, kas notiek, attiecības kolektīvā. Manuprāt, ir labas, bet acīm varbūt, ka no vadības puses tas izskatās citādāk. Jā, un 80% skolotāji uzskata, ka šī savstarpējā mācīšanās un šī individualizētā profesionālā pilnveida ir būtiski ietekmējusi viņu ikdienas darbu. 15% uzskata, ka tā daļēji. Protams, vienmēr ir procents, kas ir atkritēji, viennozīmīgi. Un tad stāsts par to, katru gadu mēs uzdodam jautājumu, vai turpinam nākamajā gadā, vai pārtraucam savstarpējo sadarbību. Tur gan 90% skolotāji saka, noteikti turpinām. Tas ir to vērts. Lai mums visiem sekmīgs jaunais mācību gads. Paldies! Paldies, Inta. Varbūt Intai kāds jautājums ir. Inta, jūs bijāt uztraukusies? Jā. Šajā brīdī? Jā. Bet man ir labas ziņas. Es esmu beigusi, vai ne? Ja jūs nebūtu uztraukusies, jums būtu vienalga, un vienaldzība ir vardarbība. Taisnība. Mazam stresiņam vienmēr jābūt. Jā, un paldies par atbalstu, jo es tiešām biju uztrauksies. Paldies, Inta, burvīgi, paldies.
Savā ziņā mēs turpināsim kaut ko līdzīgu arī par to, kā atvērties, kā pateikt, es gribu, es varu, es pieļauju kļūdas, bet es gribu mācīties un es gribu iegūt jaunas lietas, lai es varētu foršāk justies skolā un foršāk strādāt. Mēs pārcelsimies, mēs nepārcelsimies, mēs turpat Liepājā paliksim. Būs, kā mēs skolā kopā mācamies. Liepājas centra sākuma skolā, kā tas notiek pastāstīs Anita Krīgere. Anita! Aplausus Sanitē. Turies, jā, paldies. Tu vari droši šo ņemt, tu gribi. Labi, ideāli, paldies. Te tāds jātur rokā pilnīgi. Aplausus. Anita arī uztraukusies mazliet. Labdien! Es tiešām esmu uztraukusies, jo šī ir līdz šim lielākā auditorija, kuras priekšā man nākas uzstāties. Parasti tie ir 30 bērni, tie ir mani skolēni. Tātad, kā jau minēju, es esmu Anita no Liepājas centra sākuma skolas. Ar to lepojos. Un šodien es jums vēlos pastāstīt par savu personīgo pieredzi, stāstu par pārmaiņām izglītībā, kas skāra tieši mani. Un tas nav stāsts par tūlītēju izdošanos, bet gan par lēnu un neatlaidīgu transformāciju, kas mainīja manu pieeju mācīšanai, kā arī manas attiecības ar skolēniem. Pārskrēju. Tātad līdz šim es ilgu laiku domāju, ka visu, ko es daru, tas viss strādā. Vai arī jums ir bijis tā, ka viss šķiet kārtībā līdz brīdim, kad saprotu, ka tomēr kaut kas nav. Un es strādāju kā ierasts, izmantoju ierastas metodes, tas viss darbojās, lieliski darbojās, un kā daudz no mums es dzīvoju ar pārliecību, ka viss, ko daru klasē, ir ok. Skolēni pildīja uzdevumus, zināja, kas jādara, rezultāti bija pieklājīgi. Tomēr laika gaitā es sāku just, ka tomēr līdz galam kaut kas nav. Un tad pienāca Covid laiks. Un es pēkšņi redzēju savu darbu pavisam no cita skatu punkta. Covid laikā klasē nebija manis, savukārt manā mājā bija mans trešklasnieks. Toreiz viņš bija tāda paša vecuma kā mani skolēni. Un bija traki. Mēs ar kolēģi bijām izveidojuši lapas, tādus pieturas punktus skolēniem, ko devām mājās. Un man likās, ka viss ir ļoti saprotami, viss ir ļoti vienkārši, bet saskaroties ar šo darba lapu, jeb uzdevumu lapu, mans dēls apmaldījās. Un es domāju, ka tikai viņš ir apmaldījies. Bet patiesība bija pavisam cita. Arī gandrīz katrā mājā, varbūt ne katrā, bet lielākais vairums skolēnu bija apmaldījušies šajās lapās, jo viņiem nebija šādas pieredzes šādi strādāt, un tad es sapratu, ka kaut kas nav riktīgi, bet līdz galam nesapratu, kas nav riktīgi. Un, kad skolas vadība sāka aktīvi iesaistīties pētījumos, es pat nesaskatīju problēmas, jo es ilgi arī domāju, ka tās ir vecumposms, viņi maziņi, nevar. Es strādāju no 1 līdz 3 tajā posmā, man likās, kad izaugs, un tad, kad aizies uz lielo skolu, tad jau visu iemācīsies un visu varēs. Un jāsaka paldies skolas vadībai, ka viņi bija viena no pirmajiem, kas reaģēja uz šīm pārmaiņām, un tika iesaistīti eksperti, pētījumi, projekti. Vai kādreiz esat sajutuši, ka kāds vēlas jums palīdzēt, bet jūs to uztvert kā kontroli? Ir tā bijis? Tieši tā arī es jūtos tajā reizē. Kad man pirmo reizi teica, pie tevis stundu nāks vērot eksperts, man bija iekšējā aizsardzība. Un, kā es iepriekš teicu, es domāju, ka tā ir kontrole, tātad kaut ko es daru nepareizi, kaut ko man tūliņ iemācīs, bet es jau iepriekš teicu, ka es visu jau protu, vai ne? Un godīgi tā stunda bija objektīvi slikta. Un tajā brīdī es to tā neredzēju, tikai vēlāk ar tādu laika distanci, bet pats svarīgākais, kas bija pēc šīs stundas, tā bija saruna. Un šī saruna bija konstruktīva, godīga, bet acis atveroša pieredze. Un svarīgākais bija nevis tas, ka man pateica, tev slikti sanāca, bet kā to pateica.
Un tā bija pirmā reize, kad es patiešām sāku klausīties un saprast, ka kaut kas ir jāmaina. Pēc kāda laika sapratu, ka skolēniem grūtības nesagādāja šie te uzdevumi, bet gan nespēja saprast, analizēt un izskaidrot, kas tieši ir jādara. Tā. Un viņi neprata patstāvīgi orientēties šo uzdevumu plūsmā, kā jau es teicu, kad mans dēls tajā lapā bija apmaldījies. Un skolēniem trūka domāšanas rīku. Viņiem nebija problēmas, es domāju, ka ar motivāciju un arī ar vēlmu mācīties. Un ilgu laiku es pati dzīvoju ar šo pārliecību, ka jo vairāk es stundā, sarunu valodā plosos, stāstu, skaidroju, ko vēl mēs darām, kontrolēju, jo labāk skolēni mācās. Un rezultātā stundas beigās man ir slapja mugura, es esmu noskrējusies, bet skolēni lielākoties ir pasīvi atsēdējuši, noklausījušies to, ko es tur daru un ko jau es līdz šim pati zināju. Un šis te aktīvais domāšanas process nenotiek, viņi neiedziļinās, viņi pasīvi iesaistās. Un, tad kādu dienu man uzrunāja mācību pārzini. Gribam, lai tu mācies par mācīšanās konsultantu. Kad man atkal, kad šito atceros, kad man aicināja kļūt par mācīšanās konsultantu, pirmais, ko es domāju, kāpēc atkal es? Jo man bija sajūta, ka visur, kur kaut kur ir jāiet, tur atkal Anita. Bet tas izrādījās sākums manām lielākajām pārmaiņām. Un zinu, ka vajadzētu teikt paldies par uzticību, bet es biju neapmierināta. Jo es apkaratu, ka atkal nesamērīgi lielais slodzēji man būs jādara vēl kaut kas papildus. Bet, protams, neprotot pateikt ne, tāpat kā šodien, es piekritu. Un šis laiks kļuva par manu profesionālo pagriezienu. Tas bija laiks, kurā es patiešām sāku saprast, ko nozīmē būt skolotājiem 21. gadsimtā, un kad es pa īstam aptvēru, ka vēlos, lai arī mani skolēni ir atbildīgi par savu mācīšanos. Paldies vadībai. Es sapratu, ka mācīšanās nenotiek kontrolē, tas nenāca uzreiz, bet uzticēšanās vidē. Ka man nav jāved katrs solis, lai skolēns mācītos, un ka skolēnam pašam ir jābūt līdzatbildīgam ne tāpēc, ka vajag, bet tāpēc, ka viņš saprot, kāds ir mērķis un kāda ir nozīme šim. Kas notiktu, kā jums liekas, kas notiktu, ja mēs uzticētos skolēniem vairāk nekā viņi uzticas paši sev? Kā jums liekas? Tāpēc mācību procesu es sāku organizēt tā, lai skolēns pats var izvēlēties uzdevumu grūtības līmeni, strādāt savā tempā, pārunāt ar klases biedru, kā viņš domāja, kā viņš darīja, kas viņam palīdzēja, un mācīties drošā vidē, nebaidoties pieļaut kļūdas. Vienmēr skolēniem uzsveru, lai viņi izvēlas uzdevumu, kas viņus izaicina. Dažkārt es tos marķēju pēc grūtības pakāpes, citreiz apzināti neatklāju, cik sarežģīti vai tieši otrādi, cik vienkārši ir šie uzdevumi. Un skolēns pats izvēlas, pilda un apliecinājums viņam ir, ka viņš spēj iesaistīties sarunā ar savu klases biedru, viņš spēj pierādīt risinājumu gaitu, viņš var pamatot, kādu stratēģiju ir izmantojis. Un, manuprāt, ka tad notiek šī mācīšanās. Un, ja skolēns saprot, ka uzdevums tomēr viņam ir par grūtu vai tieši pretēji par vieglu, viņš var piecelties, doties uzdevumu samainīt, un nesaņemot nosodījumu ne no skolotāja, ne no saviem klases biedriem. Un, protams, tas prasīja lielāku elastību un uzticēšanos no manas puses, bet veicināja arī lielāku iesaisti no skolēnu puses. Un es arvien biežāk pamanīju, ka šādā vidē dzimst idejas, kas agrāk nemaz nebūtu parādījušās. Es esmu te aizmirsusies. Ja? Te bija tā. Un tagad mēs esam šeit. Un vai jūs ticētu, ka pirmklasnieks var piedāvāt ideju, kas maina mācību stundu?
Un mazie pirmklasnieki ir kā māls mūsu rokās, no viņiem var izveidot skaistu un unikālu trauku, ja tikai dodam iespēju. Un nav jāgaida īstais brīdis, kad iemācīsies lasīt, rakstīt vai vēl kaut ko. Tajā brīdī, kad viņi nokļūst pie mums, tas ir tas īstais brīdis, kad mēs varam viņiem iemācīt, kā ir jādara, kā to izdarīt. Un tieši atklātas un godīgas sarunas mainīja visu. Skolēni sāk mācīties viens no otra, klausīties, uzdot jautājumus, dalīties idejās un galvenais nebaidīties kļūdīties. Un mans galvenais secinājums – pārmaiņas nav kaut kas, kas nāk no augšas vai no gatavām receptēm. Pārmaiņas sākas tieši tad, kad mēs paši esam gatavi ticēt saviem skolēniem un ļaut viņiem kļūt par līdzautoriem savā mācīšanās ceļā. Paldies! Anita, vai tev ir kaut kāds tāda lieta, ko tu saproti, ko tu nekad vairs dzīvē neatkārtot savā darbā? Tāda, kas cērtās acīs, un tāda, kas nāk virsū, un no kuras iespējams tu varbūt pat netiec vaļā. Droši vien iemācīšos pateikt nē. Iemācīties pateikt nē. Ai, cik tas viss ir pazīstami. Labi, dodamies tālāk mūsu ceļojumā. Fizikas skolotājs, skolotāja direktora vietnieks, pašvaldības deputāts un eksperts pieredze veiksmīgi izmantojas pētījumu datu ieguvē. Dāmas un kungi, cits vecākais eksperts un nodarbību vadītājs. Ko skolai dod ārējā eksperta konsultanta piesaist? Turpinām tēmu. Ulds Dzēru ar aplausiem. Paldies, paldies, paldies. Man ir 5 punkti, ievads un nobeigums. Tā, lai zinātu un uzreiz noorientētos. Ievads, kāpēc es runāju. Iemesli ir vairāki. Pirmais, es pārstāvu to pašu turismu aģentūru, ko Dace. Otrs, es esmu divās lomās. Es biju gan turisma aģentūras pārstāvis, kas arī mēģināja notirgot un notirgoja vairākās skolās šo te ekspertu konsultantu, jeb, kā mēs sakam, spējvējsi. Gan arī man bija iespēja pēc tam kopā ar skolas vadībām vēl strādāt, tā kā snikers divi vienā, vai ne? Tad vēl bija jautājums, kas tad var nobeigt šo te tā teikt, stāstu un arī mūsu konferenci. To izlēma, es nebiju klātai sapulcē vienkārši. Līdz ar to es esmu jūsu priekšā, un tie mani stāsti būs arī līdzīgi kā Dacei ar gudru cilvēku tādām prātulām un manu pieredzi. Tas bija ievads. Tad par ko tad ir šis te atbalsts? Atbalsts ir par ko? Eksperts konsultants, mēs vairāk runājam šī brīdī par to, kā viņš var sniegt atbalstu skolas direktoram, skolas vadības komandai atkarībā no tās situācijas, kāda katrā no skolām ir. Un, kādu tad mēs to direktoru vēlamies? Jo ir skaidrs, ir tāds teiciens, kā kuģi nosauks, tā viņš peldēs. Kāds ir skolas direktors, Uģis jau to pateica pašā sākumā, kāds būs skolas direktors, tāda arī būs tā skolas virzība. Un kādu tad mēs vēlamies to direktoru? Ja mēs uztaisītu ātru aptauju, tad es domāju, ka lielākais vairums no mums nosaukt apmēram šādus vārdus. Laimīgu, motivētu, uz pārmaiņām un panākumiem tendētu direktoru. Kā pie tāda tikt? Jeb citiem vārdiem sakot, kādi tad tie direktori ir? Bija vesela virkni pētījumi, kur mēs arī pamatojoties uz datiem bijām tos profilus izveidojuši, bet tā ātri ieskicējot, katrs direktors ir cilvēks pirmām kārtām, vai ne? Un cilvēki dalās divās daļās. Tā nedalās, kopumā, ja? Vīrieši un sievietes. Cilvēka daba nav mainījusies. Dāmas ir vācējs un veči ir mednieki. Lūk, bet neiedziļinoties sīkumos, direktors, viņi iedalās vēl smalkāk, ir tie, kuriem galvenais, lai uz ārpusi viss izskatās ļoti forši. Pazīstam tādas, vai ne? Iekšienē tur vārās burbuļo un iet pāri, bet uz ārpusi viss ir ļoti skaisti. Tad ir savukārt tie direktori, kas nodrošina to, ka viņš visiem ir mīļš un jauks un visi ir ļoti apmierināti. Skolotāja istabā burkšķi, protams, direktors pats par sevi lamājās pie sevīm, bet viss atkal kopumā izskatās ļoti eleganti un forši. Tad ir tie direktori, kas ir pierunātie.
Nu, kādam vajadzēja būt direktoram, ja? Nu, labi. Tie, kas neprot pateikt nē. Jā. Tie, kas pateikt nē, uzreiz atbild jā. Nu, jā. Īsten latvieši, nē, nu jā. Lūk, un ko tad tie dara? Tie ir tādi upurīši. Ko tad es? Man jau nesanāk, kā parasti to Rosoli, vai ne cienījamie viesi, ja Rosols ieskābas, viss neizdevās. Un tad ir Dacis raksturotie aktīvie. Un tie aktīvie, viņi ir gatavi pārmaiņām, viņi ir gatavi visu, ko darīt, visu, ko izmēģināt, un tad viņi bieži vien atver tās frontes tik daudz un tik plaši, ka paši vairs nesaprot, kur viņi tajā visā atrodas. Un ja nav kāds, kas viņu nedaudz savāc, tad viņš ir pavisam apmaldījies un beigās tā skola atkal tā kā, tā visa enerģija aiziet švilpē, kā teikt. Tādi tie direktori ir. Un ko tad mums darīt? Ja pareizāk sakot, kas ir tās cilvēciskās īpašības, kas viņiem vēl ir vajadzīgas? Tas, jo te jau pieminēja. Patiesībā jau direktoram nav ar ko aprunāties. Atgriezenisko saiti viņš var dabūt no kā? Viņš var dabūt no saviem kolēģiem, bet tas ir no skolas iekšienes, bet no ārpuses. Un tad es esmu tā kā viens drusku. Varētu jau aprunāties ar to direktoru vietnieku, bet redz, viņš jau tepat no mūsu, kā tagad saka, kopienas, jeb no ģimenes praktiski. Ja? Un tagad es ar viņu tā sirsnīgi aprunāšos, ka es kaut ko neprotu, ka man kaut kas nesanāk. Un pēc tam veikalā es to pašu arī dzirdēšu, ka te ir tas, kuram nesanāk un kurš neprot. Tas nav absolūti slikti, tā vienkārši tāda mums tā mentalitāte ir. Un tāpēc šis te eksperts, konsultants, arī tā varētu būt atslēga. Man ir iespēja izrunāties, padalīties ar to, kas man nesanāk. Un kas ir pats foršākais, man neviens par to nepārmet. Vēl jau vairāk man uzdodot āķīgus jautājumus, liek aizdomāties, kāda tad varētu būt risinājuma. Jo kādā veidā tas atbalsts notiek? Tur ir vairākas atslēgas. Viena atslēga ir šī regularitāte, ko Dacis pieminēja. Tas nozīmē regulāri reizi nedēļā vai reizi pāris nedēļās ir šīs te Zoom sarunas, kurā tad saruna ir vērsta tieši uz to. Mēs iepriekšējā reizē vienojamies par konkrētiem mērķiem, ko mēs skolā darīsim. Un tad ir tas stāsts, kas tev izdevās. Nosauc 5 lietas, kas tev izdevās. Nosauc 3 lietas, kas tev neizdevās. Tagad kopīgi domājam, kāpēc neizdevās, ko vajag darīt citādāk. Konsultants nedod atbildes uz taviem jautājumiem. Viņš liek tev aizdomāties un meklēt tās atbildes pašam. Un tad tu mēģini līdz nākamajai reizei. Un tad tu redzi, vai tev izdodās vai neizdodas. Ja neizdodas, kāpēc neizdevās? Varbūt tāpēc, ka tu kaut ko neprati un nezināji. Konsultants palīdzēs, pastāstīs, kā to var darīt, bet jāmēģina tev pašam un jāpielāgo jau savai situācijai. Un tā regulārā atgriezeniskā saite par to, kas tev sanāca, kas tev izdevās, ar iespēju ļaut kļūdīties, ir tā atslēga, ir tas dzinulis, kas dzen uz priekšu. Jūs teiksiet, kur tā motivācija te rodās? Direktori paši teica, sākotnēji tā motivācija ir apmēram tāda. Velns atkal tas Zooms tuvojās. Kaut ko jau es izdarīju. Esmu tā kā kauns neko nedarīt, jo man taču par to būs jārunā. Lēnītēm šādi te runājoties, beigās, bet man izdevās. Es nespēju to milzīgi plato soli, es spēju mazu solīti, ko man eksperts konsultants ierādīja, un man izdevās. Klau, bet ja es pamēģināšu vēl vienu tādu pašu solīti, un man atkal izdodās. Un es parunāju ar viņu, un atkal izdodās. Un es redzu, ka skolā kaut kas ir mainījies no manām darbībām. Un tanī brīdī es jau jūtu to savu spēku, to savu varēšanu, un tas jau ir tas iekšējais dzinulis vēl kaut ko mēģināt. Tādā veidā šie te konsultanti, eksperti to direktoru tā virza lēnītēm, bet ļoti pārliecināti uz priekšu. Jautājums, kā mēs paši šīs te ceļojuma firmas darbinieki mācījāmies, un kā mēs vēl mācījāmies. Gluži tāpat,
Caur sarunām, caur treniņiem, savstarpējiem treniņiem. Un mums tika iedots vairākas stratēģijas, kā veidot sarunas, kā paskatīties situācijām no cita skatu punkta. Un varu teikt atkal no personiskās pieredzes. Ja tu kaut ko nepamēģinās, tad nezināsi. Un labāk nožēlot to, kā bija, nekā to, kā varēja būt, ja būtu devījis. Vai ne? Stāsts iz dzīves. Izmācāmies vienu no stratēģijām, kā paskatīties no citas skatu punktu un risināt kaut kādas situācijas. Mūsu nodarbība vadītājs tā arī saka, varētu mājās izmēģināt. Domāts darīts, aizej mājās. Domāju, sākt uzreiz ar cilvēkiem nevajag. Sākšu ar kaķi. Es viņam visu stāstu. Viņš uzmanīgi klausās, skatās man virsū, pat atbild dažkārt. Un tad, kad es to visu esmu norunājis uz viņu un dodu viņam to galu uzdevumu, viņš tā zīmīgi devās uz kasti. Sapratu, kad vienaldzīgi es esmu vismaz novērsis, vai ne? Vienaldzīgs viņš nepalika. Ej tālāk, jāpamēģina, taču vai strādā vai nestrādā, nevar tā uzreiz zūmā iet pie direktora. Ņem savu cienīto, tā teikt, un turpina sarunu. Skatiens traka līdzīgs kaķim. Gala rezultāts nebija tāds. Kastīt nebija, bet diezgan arī iznīcinošs, jo komentārs bija apmēram tāds. Un tad es sapratu, ka man vēl drusku jāpamācās. Ticēsiet vai neticēsiet, bet pēc 2 dienām Zoomā šī pati stratēģija palīdzēja direktoram atrisināt konfliktu, kas viņam bija vilcies ilgi, jo viņam negribējās viņam ķerties klāt. Un konflikts ar to skolotāju, tā visu laiku, tā kā zobu sāpes. Un izdevās, un nostrādāja. Un es biju laimīgs, direktors bija laimīgs, skolotāji bija laimīgi, kaķis arī bija laimīgs. Visi laimīgi. Ko vēl mēs varam vēlēties? Jo pēc būtības jau tas konsultants, eksperts, kas tad viņš ir? Viņš jau gluži tāpat kā vispārējā. Ar ko eksperts atšķirās no parasta cilvēka? Ar to, ka eksperts visas savas kļūdas ir sataisījis kaut kādā šaurā jomā. Visādi citādi jau arī tāpat mācās un darbojās. Tas tā pavisam īsi, kā tad tas process notika. Un par to, ka Uģis taisa reklāmu, kad viņš piedāvā, tā teikt, mums ceļojuma aģentūrai klientus, tas viss ir ļoti jauki, bet mums ir vēl bišķi jāpamācās, un ceļojuma aģentūra pagaidām vēl ir tāda pavisam neliela. Bet mēs pie tā strādāsim, lai viņi palikt lielāka. Un nobeigumā tāds novēlējums visiem kopā, runājot par attīstību, par pārmaiņām, par to, lai mēs veiktu kaut ko un iegūtu kaut ko tādu, ko līdz šim neesam darījuši. Gudri cilvēki ir teikuši sekojoši. Ja vēlies iegūt to, kā tev nekad nav bijis, tev jāizdara tas, ko tu nekad neesi darījis. Paldies! Paldies, Ulu. Paliec. 3 lietas, kas tev iepriecina mūsu direktoros. Tas, kā viņi ir. Otrs, viņi ir gatavi sarunu. Un trešais, pēc sarunas viņi ir gatavi darīt. Ideāli, paldies. Paldies, Uldis. Tu kā liekas, ka viss ir beidzies jau, ja? Sākas piekdienas vakars. Es ar dažiem rezumējumiem drīkst, bet es pirms tam pastāstīšu, ka man tikko ienāca nenormāla atklāsme, tikai 30 sekundēs. Es tagad zinu, kāpēc man viens skolas direktors tik ļoti ar maniem gribēja runāties. Es mācījos, laikam, 8. un 7. klasē. Es biju huligāns, briesmīgs, bet man no skolas neizmet, jo es labi mācījos. Man ar direktoru nebija īsti labas attiecības. Viņš mācīja bioloģiju, anatomiju, ko tur vēl tajā laikā zooloģiju, pat un vēl kaut kādas dabas mācības. Un mēs kabineta durvis vērās uz iekšu. Un mēs piestiķējām skeletu pie durvīm. Un direktors kavēra vaļā, viņam skelets bija klēpī, bet no tā brīža viņš man katru otro dienu sauc uz pārnām par anatomiju. Mums bija labas sarunas, tagad es zinu, kāpēc direktori grib sarunāties. Super. Tā. Daži secinājumi. Datiem jākļūst par lieliem datiem. Jābūt fokusam. Dace Gaigal uzkāpa Triglavā, nākamais ir Materhorns. Sarunāts? Ideāli. Komunikācija. Atzīt, ka nezini.
izvirzīt mērķi, uzticēties skolotājam. Kritiskais draugs katram, spējraisis, paldies par pacietību. Vispirms vienoties par lielajiem jautājumiem, tad uz sīkumiem, vai arī dažreiz otrādāk, dzīvais vārds. Runājot direktoram ar skolotāju, vajadzētu iekšēji pietupties. Mazināt perfekcionismu, noņemt taisnošanās kultūru. Visus nevarēs iekļaut nekad, bet, kā teica viens mācītājs, viņi ir Dievu pieņemti. Veiktspēja, 9 mēnešu ceļojums, sadarbības tīkls, visam vajag laiku. Un visam vajag mīlestību. Paldies jums liels, ka bijāt šeit šajā piekdienas dienā. Lai jums skaistas brīvdienas, atlikusī vasara, laimīgs jaunais gads. Daudz asteres un gladiolas jau pavisam drīz. Un mīlošus bērnus. Es vēlreiz atgādinu, ka jūs droši pēc brītiņa jau dabūsiet ierakstu šīm te visam, kas notika šajā zālē un citās zālēs, tā ka varēsiet atkārtot un padalīties ar kolēģiem. Jūs joprojām esat burvīgi. Paldies, lai mums veicās visiem!